Viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Ēterā Noturības kodols. Sveiciens raidījumā, studijā Agnese Vasermane. Pirmā mīlestība. Emocionāla, kaislīga, taču jaunības ciešana un arī ilūzija pilna. Droši vien mums katram ir prātā palikusi kā ļoti tāds īpašs un arī spilgts dzīves brīdis un daudz tādu jautājumu, sajūtu, kuras vēl toreiz nespējām ietērpt vārdos, lai ieskatītos šī skaistā un sarežģītā pārdzīvojuma psiholoģiskajā pusē. Šodien sarunāsimies ar klīnisko psiholoģiju un seksualitātes pētnieci Kristīnu Balodu. Labdien! Labdien! Sākšu ar jautājumu, kad? Kad tā ir saucama par pirmo mīlestību, nevis tikai aizraušanos vai varbūt kādu simpātiju? Nu, zin, kā grūti jau būs tā novilkt to robežu, kur beigsies vienkārši simpātija un kur jau sāksies aizrautība. Ja mēs varētu tajā brīdī to cilvēciņu, kurš to piedzīvo, kaut kā pieslēgt tā smadzenes pie vadiņiem, mēs noteikti varētu to līniju novilkt skaidrāk, ja, kur smadzeņu centri vairāk ir aktīvi un kā tas izpaužās. Bet ja mēs tā kopumā skatāmies, tad mūsu piesaiste, jeb tiekšanās uz otru cilvēku, viņa veidojās mūsu smadzenēs caur tādām trīs aspektiem. Un viens ir caur iekāres aspektu, un tas būs vairāk jau tuvāk pubertāte, pēc pubertātes vecums, tad ir iemīlēšanās un piesaiste, kas noteikti var notikt jau daudz ātrāk, un tur mēs katrs varbūt atceramies, ja vai nu mums pašiem ir bijušas bērnudārza mīlestības, vai nu mums ir kādam no mūsu draugiem paziņām bijušas bērnudārza mīlestības, un tad pamazām mēs kļūstam tādi fiziski seksuālāki un atmostās tā iekāra, un mēs jau arī paši jūtamies kā tie, kurus kāds var iekārot. Bet būtībā es teiktu, ka iemīlēšanās viena pati jau reti, kad pastāv, viņa pastāv tomēr vai nu ar noslieci uz pieķeršanos un vēlmi veidot attiecības, vai nu uz to erotismu, jeb to savstarpējo fizisko iekāri un attiecībā attīstīšana šajā virzienā. Reti, kad ir pilns komplekts, jo dabai ir vajadzīgs attīstības plāns, un ik pa brīdim mēs arī tieši tāpatās varam novērot, ka mēs varam iemīlēties un izmīlēties. Cik tie pētījumi rāda, tā iemīlēšanās pārsvarā no dažiem mēnešiem līdz pāris gadiem var ilgt, un tad mēs varam iemīlēties atkal vienā un tajā pašā cilvēkā, bet mums tā kā bišķiņi jāizmīlās ārā, ir jānāk kaut kādam tam vilšanās momentam. Un tas ir droši vien tas, kas ir tas biedējošākais mums visiem, tīpaši, jo agrākā jaunībā tas ar mums notiek, tas patiešām var būt pietiekoši biedējoša pieredze, cik ļoti var sāpēt, cik ļoti viss var zust tā kā jēga vai nozīme, un ļoti mēs to mēdzam attiecināt uz sevi un skatīties, kas ar mums nav kārtībā un trāpīt arī mūsu pašapziņai. Tā kā joki, bet būtībā, protams, iemīlēšanās vienmēr ir gājis roku rokā ar sāpēm. Un tur droši vien arī ir tā atslēga. Ja nesāp, tad iespējams, kad ir pārāk daudz visādi ilūziju, vai es kaut ko neredzu, bet pēc būtības iemīlēšanās rūda mūs pieņemt dzīves realitāti, attiecību realitāti. Līdz ar to viņa sāp. Kādas sajūtas pārņem vecākus, redzot, ka viņu bērns ir iemīlējies? Es teiktu, ka liela daļa iespējams pārņem tieši šī trauksme, par kuru es iepriekš runāju, jo tās mūsu smadzenes, viņas ņemot vērā, ka pirmās iemīlēšanās patiešām notiek ļoti agrīnā periodā, kad mūsu smadzenes vēl ir attīstības procesā, un šīs spilgtās emocijas saglabājas kā spilgtas atmiņas, un parasti jau, ko mēs kā vecāki visi gribam, mēs gribam savus bērnus pasargāt. Vienīgais, ka mēs nevaram bērnus pasargāt no dzīves un no iemīlēšanās, noteikti nevajadzētu viņus sargāt. Un sāpes ir daļa no šī procesa, un tur droši vien mūsdienās varbūt kļūstot seksuāli inteliģentāk, izglītotāk un saprotot vairāk, kā šie procesi strādā un kā tās smadzenītes darbojās, vairs ļoti neveidojot varbūt tādus mītus un tādu mistēriju ap šīm vispār cilvēciskajām
pieredzēm. Mēs, protams, varam būt labāks atbalsts arī saviem bērniem, kaut vai atšķirt un pamanīt, kas tad tur īsti notiek. Ja? Jo mēs iekārojam, mēs iemīlamies un mēs ilgojamies pēc tuvības sajūtas. Un visi trīs šie aspekti veido to buķeti, kas mums nodrošina gan to, ka mēs veidojam attiecības, gan kaut kādā brīdī gribam radīt pēcnācējus un rūpējamies par to, lai mēs viņus kopā kā komanda vismaz pirmajā brīdī aprūpētu. Nu, un tad jau tālāk mēs paši saprotam, kā tai dzīvē notiek. Es mēdzu teikt, mēs esam tāds kārtojums. Ja? No tā pirmā iemīlēšanās, tad nāk nākošā virsū, tad vēl nākošā un nākošā, bet būtībā pirmā vienmēr būs pirmā, bet mums var būt pirmā iemīlēšanās atkal citā cilvēkā. Ar to domu, kad reizē mēs pamazinam tā nozīmi. Vai arī, piemēram, tās mūsu atmiņas, kas ir saistītas ar ļoti spilgtiem pirmās iemīlēšanās priekšstatiem. Nu, tas, ko es teicu, ka mums saglabājās atmiņas par to, kā tam vajadzētu būt, var kļūt par nevienmēr tādiem veselīgiem vai labvēlīgiem salīdzinājuma aspektiem, kurus mēs gribam pārāk intensīvi ņemt vērā visās citās attiecībās, kuras veidosies un kur mēs arī varam iemīlēties, iekārot un just šo te tuvību. Nu, tur katram pašam jāpajūt, vai man kā bija Kārlis vai Dace kaut kur tur, un es tagad visu skatos salīdzinājumā, kāds bija Kārlis vai kāda bija Dace un kā es jutos, jo mēs jau tiecamies uz kaut kādu savu stāvokli. Mums patika būt kaut kādā veidā, man patika tā justies, man patika, kā otrs uzvedās, kā es jutos tajā, kā viņš uzvedās, un tur ir kaut kādas ilgas un cerības, ka tas atkārtosies. Saruna. Droši vien šeit ir runa par to, kā sākt sarunu ar bērnu par šo jauno pieredzi. Nu, kā es teiktu, kad tā saruna sen ir sākusies. Ja es kaut reiz dzīvē esmu iemīlējusies, un ja bērns to ir redzējis, vai viņš ir dzirdējis mani par to runājam, stāstam arī viņam, tā saruna sen jau ir sākusies. Viņa ir sākusies arī apkārt, viņš jau nedzīvo kaut kādā izolācijā, viņš vēro, redz, kā cilvēki iemīlās, kā viņi dusmojās, kā viņi aizvainojās, kā viņi var piedot, kā viņi nevar piedot, kā viņi iekāro, kā viņiem pazūd tā iekāre. Tā kā es teiktu, lielākoties, tad, kad mēs kā vecāki sākam tur satraukties, kā runāt un kad runāt, sen saruna ir sākusies. Viņa vienkārši ir jāturpina. Varbūt mums nav ieradums bijis kopumā runāt par kaut kādām tēmām, ap kurām mums ir neērtība, nedrošība, vai arī, piemēram, šī sociāli iemācītā stigma, kad tur ir neizdevušās attiecības, kļūdainas attiecības, toksiskas attiecības un vēl vis kaut kas, kas var būt ļoti liels risks, jo, ja es nepārtraukti visas savas attiecības kaut kādā mērā definēju kā kaut ko, kas ir kļūda neizdošanās, tad kaut kādā mērā es iespējams veidoju to vienpusējo redzējumu arī par to, kur tā mana saruna var iegriezties arī attiecībās ar bērnu un ne tā veselīgākajā gultnē. No tā uzmanies, tur piesargies, tie ir tādi cilvēki, šitie ir tādi cilvēki. Būtībā jau cilvēkam nav varas par savu seksuālo impulsu, tas nozīmē, mēs nevaram kontrolēt, kurā brīdī un ko mēs iekārojam, mēs varam kontrolēt un vadīt, kā mēs uzvedamies attiecībā ar savu iekāri. Mēs nevaram kontrolēt, kurā brīdī es kurā cilvēkā iemīlos. Ja tas tā nenotiek, tad jau mēs visi aiziet uz pirmo randiņu, izvēlētos šits ir tas, un bladāts aizēja mājās iemīlēsies. Tas tā nenotiek. Līdz ar to ar bērnu veidot kaut kādas tādas dīvainas, manuprāt, piesardzību veidojošas sarunas, kur viņam nāksies tad vientulībā piedzīvot vai vienpatībā to, ka tas ar viņu notiek, bet tas ir nepareizi, jo mamma vai tētis teica, ka tur nekas labs nesanāks, es labāk neiešu ar viņiem par to runāt, jo vēl sadusmosies, pārspīlēs vai sabīsies. Tīpaši mamma ir ļoti liela. Māmām mēdz būt diezgan liela tendence iecentrēt savu pārdzīvojumu lielāku nekā bērna stāsts. Ka mamma paliek centrā un bērniņš pats paliek kaut kur tur otrajā plānā par to, kā viņš ar to stāstu jūtās. Tie tēti jau mums ir, diemžēl, tādi mazrunīgāki un tāda sieviešu tēma joprojām skaitās. Bet tur, kur ir paveicies bērnam, protams, ar diviem dzīviem vecākiem, kuri ir gan iemīlējušies, gan izmīlējušies, gan atkal iemīlējušies, gan raudājuši, gan bijuši laimīgi un novērtē
to kā vienkārši dzīves fenomēnu, kuru mums visiem ir tas gods un privilēģija piedzīvot, tiem jau arī atradīsies tie vārdi, kā ar to bērnu runāt. Jā, bet līdz mēs gribam kaut ko sargāt, kaut ko ierobežot, nevis vairāk domāt par to labklājību, kā atvērt to, lai vienalga kā tai dzīvē ies un ies tiešām dažādi, jebkuram cilvēkam šajā te aspektā. Nu, lai mums ir tā sajūta, ka tas ir normāli, tā nav kļūda un tā nav neizdošanās. Tas ir tas, kā mēs to piedzīvojam. Un mēs nezinām, mēs to autobiogrāfiju jau nerakstam uz priekšu, mēs viņu rakstam atpakaļgaitā. Un tā kā mēs visi atskatoties redzam savu iemīlēšanās, mīlas stāstu būtībā, nevis uz priekšu. Bērns pats pastāstījis, ka viņš ir iemīlējies? Nu, nevienmēr. Droši vien kādā vecuma posmā, un cik ļoti ģimenē jau ir ieradums runāt par jutīgām tēmām, un šī viennozīmīgi būs jutīga tēma, jo viņa saistīsies ar daudzām spilgtām jūtām un emocijām, un arī uzvedības iezīmēm, un visu no tā izrietošo. Nu, piemēram, kaut vai arī, ja mēs paskatāmies pavisam, nu tā drosmīgi, nu, tas var būt arī patiešām diezgan grūti tolerējama pieredze ar visādiem uzmanības koncentrēšanās grūtībām, miega traucējumiem, trauksmi, par sava mīlas subjekta nepieejamību un vēl viskaut ko. Un ja mums nav ieradums runāt ģimenē vispār par kaut kādu jušanos, sarežģītāku jušanos, ar kuru mēs nezinām, ko darīt, nu, droši vien brīnums nenotiks. Nu, diez vai šī būs tēma, par kuru bērns nāks runāt ar vecāku. Un tad ir labi, ja viņam ir vismaz citas autoritātes, vai tie ir draugi, vai tie ir citi radinieki, vai skolotāji, vai treneri. Bet nu, ka tomēr ir tā iespēja parunāties, jo patiešām tā pirmā drāma jau mēdz būt ļoti, ļoti dramatiska, un ja mēs paliekam bez atbalsta, tad viņi var arī diezgan visādīgi tur destruktīvi izvērsties, gan ar pastiprinātām alkohola lietošanām, vai vēl vis kaut ko mūsdienās, kas ir pieejams, vai kaut kādu mēģināšanu veidot citas attiecības, lai tajās nejustos pārāk sāpinātam. Nu, tā kā cilvēks ir izdzīvotājs, un viņš meklē aizsardzības stratēģijas tajā brīdī, kad viņam kaut kas ir pa daudz. Un mēs jau arī pieaugušā vecumā redzam, ka mēs jau arī neviens neesam pasargāti no tā, ka tā sirds lūst, vai arī tā tiekšanās ir tik liela, ka gribās absolūti par sevi aizmirst un visus savus pirms tam uzbūvētos sapņus un mērķus pamest un mesties otram līdz ar Rimī maisiņā ātri iemest hūdiju kaut uz pasaules malu. Nu, it kā jau tajā ir tā skaistā puse un vēlams, ka mēs to turpināsim darīt, bet, protams, kad ir svarīgi, ka mēs varam tā kā izgaismot jebko, kas nāk tam komplektā. Jā, ka tur nav pareizais veids, kā. Un tur nebūs īstais kaut kāds, veids, kā tas notiksies. Visticamāk, tas notiksies nevienu reizi, un iespējams tas notiksies arī tad, kad mēs pavisam negribēsim, lai tas notiekās, un iespējams tur būs cilvēki, kur mums pat prātā neienāca, kad ar mums tas notiksies. Tā kā pārsteigumi ir garantēti. Šajā brīdī neliela pauze un saruna ar klinisko psiholoģi Kristīni Balodi. Turpināsim pēc īsa brīža. Viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Ēterā Noturības kodols. Un mēs turpinām sarunu ar klinisko psiholoģiju un seksualitātes pētnieci Kristīni Balodi. Kristīna, ko mēs izvēlamies kā šīs pirmās mīlestības objektus? Ja es tagad par sevi runāju, es atceros, ka mana pirmā mīlestība, stabili to var teikt, jo izmainījās visa domāšana, bija slavens aktieris. Ļoti platoniska mīlestība, bet kaut kas mainījās. Es sāku viņam rakstīt dienas grāmatas, pārkārtoju dienas kārtību, stāstīju, kā man pa dienu ir noticis, un patiešām jutos citādi iemīlējusies. Un nevienmēr šī pirmā mīlestība ir šis tēva vai vectēva, šis vīrieša tēls, kas pēc tam būs tā kā partneris.
Tik tieši jau, protams, ka tās pārneses mums nenotiek. Mēs varam tā kā saskatīt un pamanīt kaut kādas līdzības vai ilgas, bet ļoti bieži tās ir tieši šīs nepiepildītās ilgas. Varbūt tas, kas nebija novērojams manos vecākos, manos vecvecākos. Jā, jo būtībā jau cilvēka apziņa, mēs tā kā plešamies kaut kādu pieredzi iegūstot un ilgojamies iegūt jaunu pieredzi. Un arī kaut kādā mērā mūsu iemīlēšanās, jeb iekāre un šī tuvības ilgas saistīsies ne tikai ar pazīstamo, bet es teiktu pat vairāk ar to, kur mēs redzam, kur var kaut kāds paplašinājums nākt. Tā. Un, protams, ka mēs varam vērot cilvēku pieredzēs, ka tie nevienmēr ir mums tā objektīvi pieejami cilvēki mums līdzās, ar kuriem varētu šīs attiecības veidoties. Un es pat teiktu, ka tam pat nebūs izšķirošas nozīmes, jo mēs jau savas dzīves laikā piedzīvojam gan šo te iemīlēšanos cilvēkos, kuri mums atbildēs ar savām simpātijām, gan arī cilvēkos, kuri mums neatbildēs ar savām simpātijām. Un tā ir arī daļa no šīs te dzīves, kur ir arī ļoti, ļoti būtiska kaut kādā mērā, kaut vai tikai tādēļ, lai mēs neuzskatītu, ka tajā ir kaut kas pašsaprotams un iemācītos arī reizēm aizdomāties par to, ka otrs var justies savādāk. Tīpaši mēs pēc tam skatāmies, kā mēs mēdzam uzvesties jau tad, kad mums ir tās partnerattiecības un kā mēs pretendējam uz kaut ko tā ļoti pašsaprotami, ka mums vienmēr būs savstarpēji iekāri, mums vienmēr būs savstarpēji šī jūtas vienam pret otru un vienmēr mēs jutīsimies viens otram tuvs cilvēks. Bet, protams, ka tas tā nenotiek. Tā ir prakse, ko mēs praktizējam, un ja mēs viņā neinvestējam, un ja mēs viņu tā novārtā pamatam, tad mēs arī redzam, ka pats no sevis nekas nenotiek, un tas attālums reizēm jau ir tik liels, ka izņemot šīs te pagātnes atmiņas, nekas vairs nav palicis, un tad bieži vien arī jau tie veidojas tie iemesli, kas notur attiecības, atmiņas, kurās mēs dzīvojam, nevis vairs objektīva dzīves realitāte, kurā mēs atrodamies šobrīd. Kā dzirdēts, ka meitenes par pirmajiem iemīlēšanās šiem objektiem, subjektiem izvēlas tādus meitenīgus vīriešus, jo tas ir tā kā pazīstamāk meitene, es zinu, to es pazīstu, un es tādā arī tad iemīlos. Es nezināšu, varbūt es nemācēšu teikt, vai ir kaut kāda objektīva pētījuma, kur apliecinātu, ka tas šādā veidā notiek. Kāpēc tik populāras tās boybandi? Es drīzāk teiktu, ka tur ir kaut kāds tas aspekts, kā mēs vispār mācamies ļauties iemīlēšanās jūtām. Jā, kā autonomai pieredzēji ārpus visām citām pieredzēm. Un tur mēs ļoti bieži redzam, ka mēs iemīlamies arī draugos, un mums nav vajadzīgi kaut kādi konkrēti savādāki attiecību formāti. Un tur jau mēs piedzīvojam gan greizsirdības, gan nevēlēšanās, ka otrs veido attiecības un sākam tur visu kaut kur startēt pa vidu. Tā mana pieredze rāda un tie vērojumi, ka draudzības reizēm ir daudz romantiskākas attiecības nekā partnerattiecības tieši šajā te aspektā, ka šī te iemīlēšanās, jeb aizraušanās ar otru cilvēku nozīmīgumu centrēšana savā dzīvē mēdz būt novērojama daudz plašākā variācijā, nekā mēs to gribam visu laiku tikai pielīmēt tām partnerattiecībām. Jā, cilvēki iemīlās idejās, iemīlās darbos, iemīlās draugos, iemīlās konceptos, tā kā tas jau nebūs tikai un par cilvēciskajām attiecībām tādā vistiešākajā veidā. Un tas ir absolūti nozīmīga pieredze cilvēka dzīvē, lai viņš virzītos uz priekšu, jo viņi mums dod tādas superspējas. Mēs varam pēkšņi atlaist kaunus, nejusties neērti, uzdrošināties vairāk, censties vairāk, un tas viss jau ir nozīmīgs visās dzīves jomās, ne tikai konkrētā partnerattiecību formātā. Un atgriežoties pie tās pirmās mīlestības, teiksim, es jūtu, ka bērns ir to piedzīvojis, bet sirsniņa ir salauzta. Nekas nav sanācis. Ļoti labi, kā mēs palīdzēt? Viņu saturam. Pirmkārt, droši vien nevajag tik ļoti žēloties ap to visu. Jā, tā kā mēs tā kā katrs zinām, ka tajās dzīves pieredzēs, kurās, kā lai saka, tur, kur mēs pastiprinam to drāmu, tā kā pretendējot uz to, ka tas drīkst, tam nevajadzētu notikt.
Vai ka tas ir kaut kāds tāds milzīgs notikums, tas jau īsti nepalīdz to integrēt kā pieredzi, ar kuru visticamāk es saskaršos, ja ne savā dzīvē, tad noteikti savu partneru dzīvē, vai draugu dzīvē, vai citu cilvēku dzīvē vairāk kārt. Un es cerams neiekritīšu automātiski tajā bezpalīdzīgumā, ak, mans Dievs, ko nu tagad darīt, jo būtībā jau tur ir arī tā riska zona, ja mēs to tā kā ļoti dramatizējam. Tas nenozīmē, ka mēs to noniecinam vai neņemam vērā, bet ja mēs to tikai un vienīgi dramatizējam, mēs tā kā pastiprinam. Vienīgais iemesls, kāpēc cilvēki dara ļoti daudz dažādas lietas, un tā skaitā arī mirst, ir šī iemīlēšanās un lausta sirds, un mēs visu kaut ko tur mēdzam darīt šo te. Tā kā, nevajadzētu spēlēties ne uz vienu pusi, ne uz otru pusi ar tādu pārlieku, kā lai saka, dramatizēšanu un to jūtu iecentrēšanu, cik ir smagi, cik ir grūti. Bet, mēs to nenoliedzam, ne arī padaram par centru. Par centru mēs droši vien tas, kas būtu nozīmīgi, mēs padaram, ka ir forši, ka tev ir šī dzīves pieredze. Jā, ir jauki, ka tu iemīlējies, jo galu galā, lai cik pēc tam būtu gadu cilvēkam, ko mēs viņam parasti novēlam, mēs viņam novēlam mūžam palikt jaunam sirdī. Un nenoslēgt sevi, jo ir tik šausmīgi bail atkal uz kādu paskatīties, atkal iemīlēties, atkal uzdrošināties, un mūsdienās mēs redzam, ka šī piesardzība ir viens no lieliem iemesliem, kādēļ cilvēkiem ir grūti veidot attiecības. Ja? Jo mēs ļoti mēģinam paredzēt, kāda būs vilšanās, kur varētu nesanākt, un tā kā nezinu, tādā biržā. un tam ir arī tā otra puse, kas varbūt nav tik veselīga. Ja? Tā kā mēģinam domāt par to, ka dzīve vēl ir gara. Mēs to pieredzi mēģinam iekūņot un ieintegrēt viņā tā, lai viņi dod cilvēkam dzīvot sparu un nenoslēdz viņu. Nevis viņu dramatizējam, centrējam, viņš paliek nobijies un sarāvies un tas kaut kādā mērā sāk traucēt dzīvot uz priekšu. Bet, protams, tad, kad ir jāparauda, tad paraudam, bet nevajag nevienmēr tur kaut ko baigi labot. Bet ja ir, teiksim, tieši otrādi, ka šis bērns ir salauzis kādam citam bērnam sirdi? Tā jau gadīsies, tāpēc mēs iemācāmies visas pieredzes. Mēs kādreiz iemīlamies un saņemam to mīlestību arī attiecībā uz sevi, bet nevis kā pretmīlestību, jo tas tā nenotiek. Jā, tam nebūs, es tevi ļoti mīlēšu, tu noteikti arī man iemīlēsi. Tā tas nenotiek. Ja? Var sakrist, kad sakrīt tie klucīši, var sakrist, kad attiecības balsta citi aspekti. Ja? Jo, ja mēs domājam par attiecībām, tad, protams, ka iemīlēšanās un arī mīlestības jūtas nav vienīgais iemesls, kāpēc cilvēki veido un saglabā attiecības. Ir tīpaši tad, ja mēs ņemam vērā vēl tādu jau pieaugušo cilvēku dzīvi ar visām atbildībām un līdzatbildībām. Bet protams, ka tā ir kaut kāda arī komunikācijas kultūra. Jā, un tas ir tas būtiskais, man liekas, mums kā vecākiem prast būt līdzās saviem bērniem, gan vienā brīdī, gan otrā brīdī, un kaut kādā ziņā palīdzēt izprast, kas tad būtu tā ētiskā komunikācijas kultūra attiecībā gan uz to, kurš ir kaut ko ieguvis, gan uz to, kurš ir kaut ko zaudējis, vai kuram ir tās zaudējuma sāpes vai nepieejamības sāpes. Un tas ir tas, ko mēs arī varam būtībā jau darīt. Tas jau ir tās sarunas ne tikai par to mans bērns, bet arī mans bērns attiecību aspektā, mans bērns kontaktā ar citiem bērniem. Par kādu cilvēku viņš kļūst caur šīm pieredzēm. Mēs jau arī sev varam uzdot jautājumu, par kādu cilvēku mēs kļūstam. Ja tīpaši pusaudzībā ir jau diezgan traki, jo tur jau nāk komplektā arī visādas spēcīgas antipātijas un naidi un manipulācijas un atriepšanās un vēl vis kaut kas. Un tad, ja mēs saprotam, ka tas vecumposms jau tā ir ļoti izaicinošs ar visu šo te daudzo lielo intensitāti visādā jušanā, tā kā mēs varam kā vecāki atbalstīt to sazemēt un parunāties, varbūt, kam vairāk pievērst uzmanību. Jā, un sarunas noslēgumā, ja, teiksim, laiks rit uz priekšu, un es kā vecāks jau sāku kļūt bažīgs, ka tam bērnam nerodas ne simpātijas, ne mīlestības, tas arī tādas rada pārdomas, vai ar viņu kaut kas nav kārtībā, vai es kaut ko neesmu viņam parādījusi, izstāstījusi, vai kāpēc tā?
ka, teiksim, tā pirmā mīlestība tā arī nenāk un nenāk? Zinu, ka es nebūtu tik pārliecināta, ka pirmā mīlestība nenāk. Vienkārši mūsdienu bērni, viņi ir izglītotāki, apzinātāki, un viņi dzīvo vidē, kurā jau ir lielākoties seksuālā izglītība atšķirībā no mums, kas vēl dzīvo visādos mītos, sapņos un stereotipos par to, kā cilvēks būtībā realizē sevi kā seksuāla būtne. Tā kā tur es drīzāk varētu vecākus varbūt nomierināt un tiešām aicināt neradīt to spiedienu. Mēs katrs iemīlamies tad, kad mēs iemīlamies, iekārojam tad, kad iekārojam un sajūtam tuvību tad, kad mēs sajūtam tuvību. Tas, par ko mums mūsdienās varbūt ir mazlietiņ jāpadomā. Mums ir jāpadomā, vai manam bērnam ir pietiekoši labas komunikācijas prasmes un iemaņas, lai viņš šīs te savas jūtas vai savu interesi varētu pārstāvēt. Jā, jo viena lieta ir kaut ko just, otra lieta ir to pārvērst uzvedībā un veidot jau attiecības ar otru cilvēku. Un tas ir tas, kur mūsdienās varbūt ir mazlietiņ jāpaskatās, vai tur pateicoties digitalizācijai un visām citām tādām izklaidēm, kurās bērni mēdz pavadīt daudz laika, nepazūd kaut kāda šī cilvēka pratība. Un vēl viens tāds aspekts, kas, manuprāt, arī ir tāds būtisks un iedvesmojošs, ir jāpaļaujās, ka tie bērni ir nākamā paudze, un viņi jau ir gudrāki, spējīgāki un redz, ko viņiem vajadzēs tajā nākotnē. Nevis mēs zinām un redzam, ko viņiem vajadzēs tajā nākotnē. Un tas, ko mēs objektīvi varam redzēt, ka mūsdienās, protams, kad jaunie cilvēki daudz apzinātāk izvēlās partnerus, ar to domu, ka viņi patiešām iemīlēšanos, iekāri un arī piesaisti jau redz kontekstuālāk, kā tā dzīve noritēs arī citās jomās, ko tas nozīmēs manai pašrealizācijai, manai ekonomiskajai brīvībai, stabilitātei, manai draugu kopienai, iespējams manām citām ambīcijām. Un šis palēninājums nāk gluži dabiski, jo mums bija diezgan liels spiediens, es teiktu tāds sociāls spiediens, tīpaši sievietēm, galvenais būtu attiecībās, un tad tu esi noticis cilvēks. Un tā kā šis vairs tā kā nav numur viens, kādēļ mums vajadzētu pēc iespējas ātrāk vienalga ar ko, jo būtu jau jauki, ja mēs tur tās attiecības viss būtu tak ļoti veidojuši tomēr balstoties uz piesaisti un to jūtu aspektu. Lielākoties jau, kā mēs zinām savos dzimtes stāstos, tie ir bijuši diezgan lieli un pragmatiski lēmumi, tāpēc, ka vecums klāt, tāpēc, ka status ir jāmaina, tāpēc, ka tā pienākās, un vai mēs pēc tam esam redzējuši, ka tas tā attaisnojās, ja tā cilvēku dzīvēs. Tā kā ļaujam bērniem būt, ļaujam dabiskiem dzīves procesiem notikt, daba par šo ir parūpējusies, mums nav tā kā jāapšauba atkal viņas veiktspēju, jo būtībā jau mēs esam sociālas būtnes, kuras ir radītas, lai veidotu attiecības vai pieņemtu lēmumu, viņas neveidot šajā dzīvē. Ļausim visam būt. Liels paldies psiholoģijai Kristīnai Balodai par šo sarunu, kas vēlreiz atgādina. Katra pieredze, arī pirmā mīlestība, ko piedzīvo mūsu bērni, ir svarīgs solis arī mūsu vecāku personīgajā izaugsmē. Lai visiem skaista šī februāra nedēļa, kurā svinam mīlestības svētkus. Visu labu! Viss par emocijām, attiecībām un mentālo veselību. Ēterā Noturības kodols.